pirmās atmiņas ir, es biju uz liela galda un zīmēju. Vai man jau bija krāsas iedotas? Es domāju, ka es biju, apmēram 3 gadu vecumā. Un tēvs bija vienā galā, tēvs Otos Kulma strādāja Dailas teātrī, viņš bija glaznotājs un arī dekorators, tā toreiz teica. Patiesībā tagad saka scenogrāfs, tā ļoti smalki. Jā, viņš atbildēja par visu inscenējuma uzbūvi, un viņš strādāja kopā ar Edvardu Smiļģi. Tā kā, tā ir visa mana bērnība, ka, tā sakot, Edvards Smiļģis bija Smiļģonkuls, un Rainis bija Raņonkuls. Un visi tie, labie 20. 30. gadu glaznotāji, mākslinieki, tie bija mājas draugi. Tā kā visi apkārt grozījās turpat. Es zīmēju, Suta piezīmēja kaut ko klāt. Vidbergs paņēma kādu manu zīmējumu iespaidam. Tā kā viņi samizēja tie bērnu zīmējumi, un patiesībā arī es tagad esmu savos gados nonākusi pie tā, ka atgriežos pie tām atklāsmēm, ko bērns ir radījis, ko es kā bērns esmu radījusi, un kur es sevi atpazīstu tā, tīri eksistenciāli. It kā to savu sākumu. Un tas sākums patiesībā ir tāds pats, kā viņš ir līdzīgs nobeigumam. Tur ir tā būtība. Jā, jūs par vecākiem man vaicājāt. Māte bija tēlniece, Marta Skulme. Viņa arī bija viena pirmā sieviete latviešu tēlniece, un tā ilgus gadus viņa bija vienīgā. Viņa, starp citu, ar Kārli Zāli pirmajā brīvības pieminekļa metu konkursā, viņa dalīja ar Kārli Zāli pirmo un otro vietu. Tā kā, tas bija tāds liels nebijis panākums latviešu mākslā. Bet, protams, 1925. gadā, kad es piedzimu, tad mamma tālāk nevarēja strādāt, un, protams, Zāle jau bija tik brīnišķīgs tēlnieks un, spēka pilns un vīrietis vēl bez tam, kā viņa atkāpās, protams. Tāds arī bija tas sākums. Māksla apkārt. Un savā ziņā tas mazliet tāds mans mīnus, ka man nebija tā sākuma bijība par mākslu, jo man likās, māksla ir man apkārt, tā ir mana ikdiena. Un bez tam visi tie pirmie gadi pagāja Dailas teātrī. Tā kā tas deva tādu zināmu teatrālismu noteikti, kas neapšaubām man piemīt arī mākslā, varbūt arī dzīvē dažkārt. Un, jāteic, bez tā Smiļģa un Raiņa gara nav tā attīstība veidojusies. Tā kā tas ir bijis pamatā. Tad viss tas, kas veidoja manus vecākus, tā sakot, no sākuma
kubisms un impresionisms un nu, tie modernie strāvojumi, tie Eiropas modernie strāvojumi. Un bez šaubām tā viņu tieksme būt pasaules māksliniekiem. Tā sakot, censties iekarot, nu, runa nav par pasauli toreiz, bet par Eiropu. Jo viņi bija auguši un attīstījušies, tā sakot, franču mākslas spēcīgā iespaidā, impresionismu un citu pēc tam parādību ietekmē, kubisma un tā sakot, visu to virzienu, kas radās ietekmēti un tādā dziļā mīlestībā uz to. Tā mīlestība bija ļoti spēcīga. Tā, zināmā mērā, parāda ar to latviešu mākslinieka. Un es teikšu latviešu cilvēku vispār. To vēlmi ietekmēties un ļoti viegli to ietekmi pārņemt, bet palikt pie savas personības, palikt pašam. Un tas latvieti izteic, jo tas, ka tu esi pats, ka tu tiešām esi savas tautas, tā sakot, tīri ģenētiski veidojies, nu, pārstāvs, un ka tev ir savas noteiktas tādas savdabības, īpatnības. Nu, tā jau tā mūsu māksla attīstīsies, un man jāteic, tā mana acs tā kā cauri latviešu mākslas attīstībai saredz ir to ietekmēšanos un to savu redzējumu tai tendencē, ar kuru viņi dzīvot. Teiksim, ik pa 5-10 gadiem tendences mainās mākslā. Tā kā tāda vīrus tas ir, tā sakot, apņem pasauli. Un tā vienā geogrāfiskā vietā faktiski notiek tas pats, kas otrā vietā. Kaut arī tā otra vieta varbūt ir province. Un tomēr, tā sakot, tā jušana ir kaut kādā mērā globāla. Pie mums mēdz teikt, mēs neesam tā sagatavoti tam, mēs esam atpalikuši tie 50 gadi vai 60 gadi mums ir iegriezuši, mēs esam zaudētāji, mēs esam zaudētāji paudze. Gan jā, gan nē, kā tagad saka. Arī Ziedonis ir teicis, Imants Ziedonis, mēs esam, kāds bija tas viņa teiciens? Jā, mēs esam zaudētāji. Viņš to apzinājās, ka ir tā, bet būdami zaudētāji, mēs dzīvojam tai tā kā zaudētāji pretestībā, un tā pretestība bija tā, kas mūs baroja. Un tomēr tā vēsts no pasaules, kas notiek, šā vai tā cauri mūriem, viņa notika. Tas tomēr nevarēja visu noslēpt. Tas aizkars vai tas dzels priekškars tik stiprs nebija. Kaut kur jau viss tas ienāca, un es teikšu, tagad es tā skatos, kādi man materiāli mājā ir. Piemēram, bija tāds žurnāls Courrier UNESCO. Tur vairāk geogrāfisks un vēsturisks un jaunumi, kas pasaulē notiek.
Bet tur ir tik daudz, tur pa nēģeru mākslu ienāca. Un ar reizi mēs redzējām visas tās, kā tas var par primitīvām mākslām dažādas lietas, par arhitektūru. Mēs tais gados abonējām arhitektūru, aujourd'hui, franču, humanité, to pašu komunistiskās Francijas avīzi. Bet tur jau viss parādījās. Tā kā, tā informācija bija. Protams, mēs dzīvojam ar kompromisiem, jo, ja mēs gribējām dzīvot, ja mēs īpaši, ja bija runa, jau bija ģimenes, jau savu dzīves telpa bija jāuztur. Tas viss gleznošanai materiāli, tas viss prasīja tomēr zināms kompromiss. Tā kā tā paudze, mēs bijām, bet šā vai tā visas tās vēsmas mūs ne tik viens skāra, bet baroja. Tā kā, būtībā visu to, viss tas ir izjusts, un patiesībā tā laiku gaitā un caur darbiem, ņemsim šodien runa par mani, caur maniem darbiem, labi aplūkojot, vai arī manī tā dziļāk ieklausoties, var saprast, ka viss tas, kas šodien notiek ļoti citādi, caur komplicētu domāšanu, caur visām novitātēm, ko mums ir zinātne piespēlējusi un visa pasaules attīstība. Mēs jau, mūsu māksla, mūsu daļrade ir jau satur būtībā to pašu. Īstenībā vienam mākslas skatītājam būtu jāņem lupa, un ar to lupu tas mākslas darbs jāpēta tuvāk. Un tad tu redzēsi, varbūt tā paša atklājuma saknes, ko šodien izdara Gints Gabrāns, vai vēl kāds ļoti novatorisks avangarda mākslinieks. Tā kā, piemēram, es tā domājot par savu mākslu un noklausoties, teiksim, pat reizējās izstādes, kur par kosmiskām parādībām ir runa un par debesu spīdekļiem vai kā, par kur doma pavīd par lielo sprādzienu. Mans lielais sprādziens ir tas krāsas sadzīvošanās, ka tu ņem divas krāsas, tu vai salēji viņas kopā. Un kas tur notiek? Tur notiek viens dabisks process, nevis, teiksim, ar pinzelīti tāda uzgleznošana. Tā kā tā tieksme pēc tā katrā darbā būt atklājējam, niecīgam atklājējam. Tas tavs atklājums ir mazītiņš, bet atklājums paliek atklājums. Tas tev ir atklājums. Un arī varbūt tādam māksliniekam, kas noturās tādā vidējā līmenī. Tagad diezgan tā strikti ir nostāja pret komerciālu, nosauca reizi to, tā ir komerciāla māksla, tajā nav novatorismu, tajā nav, tā sakot, atradumi, tas nav avangards, viņš nepasaka neko jaunu, neko svaigu.
Bet jo vairāk ir šāda ļoti labu, profesionālu, es teikšu viduvēju mākslinieku, tas ir spēks, tas ir mešs. Virsotnes, jeb tās slaidās garās egles, ir tikai nedaudz. Tās ir, tā kā kādreiz mēs esam runājuši, cik pasaulē ir tie tiešām lielie mākslinieki. Viņu nav tik daudz. Viņu ir 50, varbūt tie patiešām cauri laikmetiem izgājušie. Tā kā to ir jāprot kopt, to ir jāprot mīlēt, tautai ir jāprot ne tikai ar virsotnēm lepoties. Tauta, Knuts Skujnieks ir par tautu teicis, tauta ir, tautas spriedums bieži ir kā dāmai, kurai nekas nepatīk. Tā kā nav tik vienkārši. Tauta tomēr zināmā mērā arī ir viens kopums, ko var nosaukt par masu. Un, tāpēc mēs runājam par skološanos, par izglītību, par intelektu, par, padomju laikā teicu, inteliģents. Tas ir ļoti svarīgi, tā mākslas attīstība, un tādēļ jau cauri laikiem, man ir ļoti svarīga bijusi tā cīnīties par mākslas vietu, muzejos, telpās, lai tā māksla neguļ mūsu pūrlādēs, lai viņa tiek parādīta. Iznāk tā, ka mūsu valsts noslēpj to. Nevis lepojās, bet tā kā paslēpj to, kas tiešām ir dārgums. Gan no tiem maziem sasniegumiem, līdz tām virsotnēm. Un par virsotnēm būtībā laiks tikai spriedīs. To mēs nevaram zināt, to virsotņu vērtību. Tikai vēlāk mēs sapratīsim. Varbūt mums pat nav dots tā īsti spriest, jo allaž notiek tā, kā pēkšņi kaut kas parādās. Kaut kas neredzēts, kaut kas nebijis. Kā notika ar to mākslinieku Ziediņu. Kas pēkšņi kā tāds brīnums cauri visiem padomju laikiem, līdz pat mūsdienām, kā saudabis, kā tāds mākslas spriedzes uzturētājs izgāja. Un tagad mēs redzam, ka tā ir viena brīnišķīga vērtība, ka tas ir apcerams un ka valstī ar tādu lietu jālepojās. Tā. Un es teikšu, katrā no mums, es nekādā ziņā negribu savu lomu paaugstināt, jo es kaut kur tā esmu pa vidu. Bet es arī tos periodus, ar manu dzīvi tā, ka vienmēr man tā, kopš tiem gadiem, kad intensīvāk rietumu mākslu apguvām, sociālā angažētība, ne jau tāda padomiska, ne jau padomju ideoloģijas rupors es gribēju būt, bet tā
redzot to, kad ar tautu notiek, iet tomēr uz leju, izpratni, sasniegumi un tā, ka ir jāvelk uz augšu. Ir jārunā par to, ka tas uzspiestais socialistiskais realisms, tas ir, lai būtu māksla dzīves ilūzija un vēl ar piešprici ideoloģizētu. Mēs pamazām no tā sakot, atteicāmies lēnām un pamazām, īstenībā jau sākot ar 1956. Gadu tā saucamo Hruščova atkūsni. Un jau parādījās spožas mākslas personības, tīri izteiksmes līdzekļu ziņā, tas ir glezniecisko atradumu ziņā, vai arī skulptūrā tāpat, un citos žanros, kā arī domāšanas ziņā. Tas bija laiks asociāciju, metaforu, uzjundīt to, man interesēja to tautisko, to tradīcijas spēku, iznest cauri tam laikam, kur bija spiediens pilnīgi citā virzienā. Un es atceros, cik bija neaizmirstam tā sajūta, un tomēr vārds tur spēlēja lomu. Tāds mans liktenis bija, ka labi, notiek darbu izstāde, tur ir tēmas, pavedieni, tradīcijas, dažādi tur tie nosaukumi, dialogs un tā, un visos tā tēma ir tā pārmantotības tēma, ka tu manto no savas tautas, no savām vērtībām, no sava uzkrātā, no savas tautas rakstura, no tautas dziesmām, kas ir milzu vērtība un īpatnība mūsu tautai, no Latviju rakstiem. Par to bija jārunā. Kaut gan es savā mākslā ļoti vispārināti un patiesībā ar tādiem stipri moderniem gājieniem to darīja, nevis sīki, varbūt izsīkumoti, etnogrāfijai atbilstoši. Bet ar savu vērienu, savu spontanitāti, bet uzrunāt tautu tādā reizē. Tad es saņēmu pirmo tādu gandarījumu, ka tu vari iekustināt ar vārdu cilvēks. No sākuma cilvēki diezgan apātiski atnākuši, protams, sievietes galvenokārt, bija vīrieši ļoti maz, bija, jā, bet sievietes, bet arī nogurušas, apātisks, bet ar zināmu vēlmi uzklausīt. Un kā viņas tā sajūta īstenībā, tur ir tas teatrālisms, varbūt mans bijis tā teātra mīlestība un teātra spēka izjūta. Un varbūt pat literāta izjūta, kā var tomēr ar vārda palīdzību, cik vārds ir svarīgs un cik daudz var pateikt, un ka tu redzi, ka cilvēki mainās, acis sāk spīdēt, un interesi rodās, un tu viņu aizved prom no viņa tās plakanās domāšanas, kur viņš redz tikai dzīvi, kāda viņa ir pelēka,
un tu viņu uzvedini citādā sfērā domāt. Un tā bija tāda brīnišķīga sajūta. Tas bija gandarījums, un tas vēlāk arī pārtapa tādā, tīri nācijas spēka spēcināšanā, neatkarība, un tad mēs sapratām, es nebiju viena, visa māksla apmēram tā attīstījās. Tā neatkarības, savā mākslā būt neatkarīgam, nevis pakļauties tam spiedienam. Un es vienmēr esmu teikusi, arī tas pretinieks, īstenībā, pret kuru tā cīņa, viss tas process notika. Viņš notika visādi. Jā, viņš notika arī iestājoties komunistiskā partijā. Jā, arī tas, dažs laimīgi no tā izspruka, bet citi arī nē. Jā. Tā kā daudzi līdzekļi tika, daudz kas tika veikts, lai nokļūtu pie tās neatkarības. Tātad tāds ir tas process, ka tā iekšējā neatkarība ir būtībā jebkuram cilvēkam, kam māksla tomēr ir nepieciešama kā cilvēka personības veidošanas viena puse. Bērns nedrīkst attīstīties bez krāsu jušanas, bez tās spēlēšanās ar krāsām, ar visiem tiem iespējamiem flomasteriem, un kas tagad ir daudz lielākas iespējamības, kolāžām un tā tālāk. Tātad tā vajadzība pēc krāsām un pēc veidošanas ar rokām, tā jau ir no tā sakot, senā cilvēka. Tā ir iekšā, tā iet cauri laikiem, un neraugoties uz to, ka tagad, tā sakot, mēs rīkojamies ar iPod un tam līdzīgām ierīcēm un telefoni, mēs sanākam 5-6 cilvēki, un bez tā telefona, jeb bez tā personīgā iPodiņa nevar iztikt. Tātad es tomēr gribu teikt, ka tā krāsa, tā vajadzība caur krāsu pasauli radīt. Dievs ir, jeb kāda augstāka vara, kā viena daļa saka, Dievs ir radījis, un cilvēks ir arī radīts, lai radītu. Tātad visa veida tas radības akts ir, tā ir cilvēka sūtība. Tātad to visādā veidā jāpabalsta. Tātad visa tā domāšanas izkopšana, tā kaut vai cauri, un taisni interesanti, ka kā viņa ir izkopsies cauri smagajam padomju laikam, cauri tai pretestībai, tā ir sevišķi interesanti. Tā ir interesantāk nekā brīvās pasaules, vai ne, visi tie. Tā kā mūsu tautai tā ir interesanti, jo tas ir viens spēka avots. Un tas turpinājās, un to jāredz, uz to ir jāaug, un visjaunākās domāšanas parādības, tas ir vislaikmetīgākā māksla, kura ir jau bagātīgi uzkrājusies.
tai jābūt mūsu cilvēka attīstības, vispār attīstības pamatā. Viņa jušanai, viņa mīlestībai, viņa empātijai, visam tam, kas apziņu tā sastāda un viņa izglītībai jābūt ar to bagātinātai. Tā kā zupai nevar būt bez kaut kā tur tā zupa izvārīta. Tam jābūt. Es tagad, mēs esam stipri kritiski pret varbūt atsevišķiem ministriem, par valdības locekļiem, mēs kritizējam arī parlamenta deputātus. Jā, ir kādi trūkumi. Mēs mākslinieki esam diezgan lieli soļi. Mēs vienkārši, mūsu acs ir specializējusies saredzēt tā kā vairāk. Tur ir klātā analīze, tur ir klāt emocijas plus analīze un acs trenētība, ieraudzīt, nevis redzēt, bet saredzēt. Un saredz parasti vērtības, saredz vērtīgāko. Un mazvērtīgo ar saredz. Saredz grimases, saredz pašnovērtējumu trūkumu. Katram pašam būtu jāsāk ar savu analīzi, jāapzinās, ko viņš nevar atļauties, kur viņš ir smieklīgs. Grūti dažreiz tādu teātru skatīties, un tā liekas, ka arī tam, arī ekonomijas ministrim, arī labklājības ministrim, jebkuram satiksmes ministrim, viņam būtu mākslas parādības, viņam būtu paralēli, viņam būtu jābūt kādai zināmai skaidrībai par apkārtējo vidi, par to, kā jāveido, kā viss ir ārkārtīgās sakarībās. Tā kā man kādreiz pārsteidza Kanādā skolnieki, kuriem pat matemātikā bija jāraksta esejas. Un tas man likās bezgala brīnišķīgi. Tas bija jāreferē mazliet par to skaistumu sajūtu, kas rodās atrisinot uzdevumu vai to patiesību atklājot. Tā, mazā puikas atklāšanas prieks. Tas ir tas radošais, tas ir tā radošuma audzināšana. Un neviens ministrs bez radošuma nevarētu būt. Tāpēc jau mēs esam kritiski, un tas radošums ir tā personiskā deva. Un mēs gaidām, tauta gaida to personisko ieskatu. Kaut arī viņam jābūvē ministram ļoti zināmā mērā, viņam jāatbild par katru frāzi, viņam jāatbild par teikumu uzbūvi, viņam jāatbild par to, lai viņš nepasaka kaut ko, ko nedrīkst pateikt. Tas ir apslēpts lietas, slepens un tā. Un līdz ar to tā viņa runāšana ir vienkārši paliek bezpersoniska un šķebina.
Tas ir tas radošais gars, un tāpēc arī mūsu tie brēcieni pēc tā, ka mums jārāda sava bagātība, kas mēs jau esam tikai vienas profesijas pārstāvji, mākslinieki. Mums jārāda viss, kas mums ir uzkrājies. Mums jārāda, es nerunāju par glezniecību, bet sirds sāk sāpēt bezgalīgi, piemēram, gobelēni, piemēram, tekstilu māksla. Tas viss guļ. Tiek noslēpts, ka mums ir milzīgs tekstilnieces un tekstilnieki ir tik daudz. Reizēm ir izstādes, reiz pa gadu vai pa 2 vai 3 gadiem. Kaut kur kaut kas parādās, un cik tad aiziet uz to, bet tā, lai katrs iedomājieties, ka viena, lauku skolotāja, kurām liktenis tagad nav vienkārši, lai viņi var lepoties ar Editu Vīgneri, ar Maiju Tabaku, ar Avotiņu ģimeni, kuri tik brīnišķīgi gleznotāji, ir Helēna Heinrichsona, Ivar Heinrichsona, Edvards Grūba un tā tālāk. Tur es varu nosaukt tik daudz virsotnes, kas, ar aktieriem daudz maz, tauti iepazīstās, bet ar māksliniekiem, piemēram, medaļu mākslu, tā ir vesela nozara. Neko tauta nezina par to. Izņemot reizumus, kad Latvijas banka kādu naudas zīmi uztais un tā. Grafiķi. Mēs neko. Vai tauta zina par grafiķiem? Es atceros, man ir bijuši gadījumi, ka es esmu, kādā Rīgas skolā pat, es esmu vaicājis, vai jūs ziniet Ģedertēlijās? Klusums. Vai jūs ziniet Jēkabu Kazāku, Grosvaldu? Klusums. Tikai elitāri cilvēki zina. Tas ir tik sāpīgi, ka, liekas, mūžs ir nodzīvots, un diez cik tālāk mēs neesam tikuši. Atsevišķi tādi grūdieni ir notikuši. Brīnišķīgi ir parādīt Viju Celmeņu, kura ir tiešām, cik man ir iespēja bijusi pasaules muzejos, Eiropas muzejos, Amerikā, protams, tad visi nebūs speciālisti, kas nezina Viju Celmeņu. Bet ir tāds brīnišķīgs arī latviešu mākslinieks, kas strādāja Amerikā un Vācijā. Edvīns Strautmans, tas tuvāk manam garam, ļoti ekspresīvs, debešķīgs, brīnišķīgs meistars. Neviens viņu nezina. Raimonds Staprāns. Arī, vai latviešu tauta viņu zina. Vienreiz bija izstāde. Tās ir ļoti sāpīgas lietas. Tagad veidojās laikmetīgās mākslas muzejs. Ir viens brīnišķīgs, labs uzkrājums. Tie ir apmēram 200 darbi patreiz. Dabīgi, ka tie ir jāredz, un es esmu ļoti priecīga, ka būs iespēja arī tos, bet pēc diezgan daudz gadiem redzēt, varbūt kādā grandiozā celtnē. Bet stāv krājumi, kuri glabājās arī.
un gadiem mēs neredzam. Es jau vairs neredzēšu. Man ir 89 gadi, un viss šī mana pakāpeniskā cīņa par to, ka viss, kas rodās, visu jāredz. Un līdzekļiem jābūt, lai to iegādātos. Nu, tagad, paldies Dievam, ir radušies jau, bet ļoti nedaudz privāti mecenāti, kas ir pilnīgi dabīga parādība, kam bija jābūt, un paldies Dievam, nu viņi arī ir, un kuriem ir brīnišķīgi krājumi. Man tā atmiņā, piemēram, tai Ņujorkā Metropolitan muzejā ir ļoti skaista impresionistu ekspozīcija. Tā nepieder valstī. Tā pieder, es aizmirsu viņu uzvārdu, tā ir vienai personībai, kurš gadiem jau to ekspozīciju, muzejs lieto, un tā ir visbrīnišķīgākā impresionistu ekspozīcija, ko man tā nācies pēdējā laikā redzēt. Nu, tā kā ir dažādas cerības, un mums ir jādara viss, lai visu redzētu, kas rodās un kas ir. Nāk jaunā paudze ar pilnīgi jauniem domāšanas principiem, pavisam cita, absolūts konceptuālisms, kas cilvēka attīstībai savukārt atkal var ļoti palīdzēt. Tas ir mazs atradums, mazs vēstījums, maza nejaušība var kļūt par mākslas priekšmetu. Daļa cilvēku būs, kas nepieņems to, bet mēs katrs īsts mākslinieks ir to izjutis, cik pēkšņi brīnišķīgs ir tāds straips uz tavas grīdas, kur tas šļaksts ir noticis, un tas tev uzbur veselu vēlēšanos tālāk veidot un būt saimniekam par to nejaušību. Un to nejaušību pacelt, vai to gadījumu pacelt augstā pakāpē. Interesanti. Tas ir interesanti. Patiesībā tas ir tas cilvēka meklējums sevī. Un man liekas, mūsu tautai pie visām neveiksmēm, kādas ir bijušas, neraugoties uz veiksmēm, ir tā vājā pašanalīze, kas patiesībā liek atrast taisni sevī visu to. Es teiktu, meklēs sevī un viss būs kārtībā. Itu Dievu jutīs sevī, itu atbildes, tikai tas prasa milzīgu darbu. Es varētu teikt, manā mākslā kaut kā pieplusējās tāda žurnalista pieeja vai tomēr saturiskā pieeja. Uzrunāt caur, es to nedarīju sīkumoti, sižetu sīki apstrādājot, bet atrodot kādu simbolu, kādas zīmes,
caur ko uzrunāt. Nu, es tāpat uzskatu, mans atradums bija ir tāda spēle, kam latviešu nosaukumu man neviens folklorists nav varējis pateikt. Tas ir tādus pavedienus, striķīti sasietu, liek uz pirkstiem, un tad velk cauri, un izveidojās ģeometriskas zīmes. Tad tu sniedz to otram, un otrs pārņem to uz savām rokām. Nu, es tā skaitu. Tas bija mans atradums tādā zīmju valodā, uzrunājot skatītāju. Tagad jau tas viss nav vairs tik interesanti, bet tai brīdī skatītājs to pieņēma, saprata, un tas nostiprinājās, ka tāda mākslinieks uzrunā tevi, ņemtu, dod tālāk. Nu tā. Vēl Kamolā Tinējs, patiesībā tas bija izejot no Vizmas Belševicas dzējas, tāda tālāk doma, tīri konkrēti, bet man bija interesanti atkal tā turēšana uz rokām, kā tāda, zīmju valoda. Vienlaiku, kad es kļuvu tāda mūsdienīgāka, man likās, tie darbi man vairs neinteresē nemaz. Tas ir šai laikā, pēdējos 20 gados. Bet tagad, pārdomājot visu savu dzīvi un savu pienesumu latviešu mākslai, tomēr man liekas, man nav no tā jākaunās. Viņi ir drusku varbūt par realistiskiem. Man tagad vairs nepatīk, man liekas, jārunā ar lielākiem bliezieniem, ar spēcīgāk, ekspresīvāk, tā. Bet tur ir bijusi savs uzrunājums tieši tautai. Piemēram, tāds darbs dialogs, kur es nosēdināju tādu tīri dekoratīvi spāņu vai franču infanti. Viss tas bija man kā gleznotāja sarkanā krāsa tuva un sarkanās krāsas dažāda niansētība. Tas man interesēja, bet man interesēja tas, ka tā latviešu tautumeita Nīcas tērpā, ka viņa ir blakām ar to franču vai spāņu infanti. Man tas likās tāds izaicinājums, ka mēs neesam zemāki, sliktāki, mazāk attīstīti par jau nobrieduši kultūras tautas, ka mums ir savi dārgumi, savas tautas vērtības. To es gribēju pateikt. Tagad tāda darba vesela virkne radās dialogs. Un, caur to tas pašlepnums, tā kā tika veicināts, bija jau tos tālos gadus, bija runa par pašapziņu, par to pašapziņas kustināšanu, iekustināšanu, par to savas vērtības, savu vērtību apzināšanos un par pašapziņu, ko nedrīkst pazaudēt. Nedrīkstēja samierināties, nolaisties un
tā sakot, cauri ir. Bet tas bija vēl agrāk. Ir jau gājuši cauri, mēs esam iznesuši cauri tik daudz. Varbūt pat mēs esam apdāvināti ar tām parādībām, kuras ir bijis manai un varbūt man vecāku paudzei jāpiedzīvo. Tas ir 2 pasaules kari. Es esmu 25. gadā dzimusi, bet tomēr tās atmiņas par Pirmo pasaules karu, tās jau bija uz katru soli jūtamas vēl lauku vidē, kur es bieži augu. Un, protams, Otrais pasaules karš un viss tas, ko mums nācās piedzīvot. Un tomēr mēs saglabājāmies. Kā tas bija iespējams? Un vēl ar zināmu spēku kultūrā. Zinātnē varbūt arī un tā. Tad nāca tie notikumi, kurus arī nācās piedzīvot, un kas deva grūdienu pašapziņai un kas deva domai par nāciju, par nacionālo. Tas bija 56. gads, Hruščova atkusnis saucamais, tas ļoti liels pārmaiņas. Ienāca mākslā absolūti jaunā paudze, ienāca stipra, spēcīga, griboša, saliedēta, un pamazām, kura attīstījās līdz virsotnēm. Tā bija Valneres, Bērziņa, Zariņa, Indoļa, Iltnera, tā paudze. Tālāk atkal, tad nākamā paudze nāca. Jā. Un tad nāca, piemēram, tā māksla, tā kā, jūs ziniet, mēs nosaucam par skrūju piegriešanas politiku. Padomju politika bija, tā vienkārši sakot, tāda, kā mēs to izjūtām, skrūju atlaišana, skrūju piegriešana. Mans vīrs Ojārs Ābols, tas veselu ciklu radīja ēvelbeņķis un skrūvspīles. Tā, viņa paņēmieniem visai tā moderni, pielietojot tādus savus atradumus tai glezniecībā, bet nevarēja neviens piesieties, skrūvspīles bija. Jā. Un dramatiski bija Čehoslovākijas notikumu gads, 1968. gads. Man jāsaka, tas, kā mēs to pārdzīvojām, žurnālus, bet arī čehu avīzes, mākslas avīzes. Un man vēl viens otrs eksemplārs ir saglabājies tieši no tiem gadiem, jo viņi ļoti brīvi attīstījās. Tur bija absolūti viss, kas rietumu mākslā ir jauns. Un arī čehi bija ļoti spēcīgi, jau tālu aizgājuši 68. gadā. Tad to revolūciju, vai kādu to nosauksim, pilnīgi sagrāva ar tankiem. Padomju Savienība vienmēr ir varējusi visu sagraut ar tankiem. Tas bija tas mūsu tāds raksturojums. Tūlīt ir tanki, bruņmašīnas un cauri ir. Un tas bija tik sāpīgi, un sāpīgi bija arī tā paradoksa dēļ, ka tāpat laikā, 68. gadā, notika zināmā, māksla ir, avangardiskā mākslā ir zināms kreisums. Tas ir,
jebkurai pretestībai, ja mēs to kreisumu nenosaucam par sociālistisku vai komunistisku vai tādu orientētu, bet kreisums kā pretestība, nu tā vispārinam. Tad tas kreisums jau bija tai Eiropas, Franču tajā 68. gada līdzīgos notikumos, kur arī bija sacelšanās pret patērētāju sabiedrību un tā tālāk, studentu nemieri, kuri bija tāda kā kreisuma nokrāsa, un Prāgā, kur bija atkal gluži otrādi, pret kreiso politiku, sociālistisko, komunistisko vēršanās, tas ir, ka ideoloģiski pilnīgi apspieda daudz tendences un bija spiediens, un tas spiediens nāca no Maskavas, un tad Dubčeka apcietināja un tā. Jā, starp citu, man bija paradoxāla tikšanās ar Dubčeku, man liekas 89. vai 90. gadā Maskavā, kad Dubčeku pēkšņi ielaida Maskavā, un visi tie, ar ko mēs draudzējamies, visi tie deputāti, progresīvie, Maskavas un citu toreizējo republiku deputāti, ļoti Čehu vēstniecībā uzņēma Dubčeku, bet tai laikā Čehu vēstniecībā vēl bija Čehu komunisti, Čehoslovākijas komunistiskās republikas apsardzi, jo vēl jau nebija, tā sakot, Padomu Savienība eksistēja. Tātad bija viss tā apsardze. Es no Rīgas biju Īvāna vietā aizsūtīta, un man tirgu visas puķsievas iedeva, zinot, ka es braucu uz Prāgu, uz Maskavu, Prāgas Čehoslovākijas vēstniecībā apsveikt no Latvijas Dubčeku, sadāvināja milzīgu rožu klēpi, sarkanbaltu sarkanu. Un tā es ar tām rozēm aizlidoju uz Maskavu. Un tad tur bija arī Jeicins, kas tai laikā jau bija, tā sakot, Krievijas prezidents, jeb jau viens soli. Vēl viņš nebija prezidents, bet viņš bija, Krievija neatkarība vēl nebija laikam nodibinājis. Tā tas bija. Viņš tur bija, pēkšņi ap viņu pulcējās visi tie progresīvie deputāti, un tas Dubčeks tāds vientuļš stāvēja. Es, protams, gāju runāties ar Dubčeku, bet es biju vīlusies, jo viņš vairs nebija tas, ko mēs bijām idealizējuši. Es, protams, runāju par mūsu neatkarību. Jā, šķiet, tas bija 89. gadā par mūsu prasību pēc neatkarības un vēlēšanos būt valstī. Viņš teica, Gorbačovs, klausiet Gorbačovu, viņš zina vairāk ko. Man tāda vilšanās bija. Un man jāteic, šo notikumu sakarā, es sāku ar 1968. gadu, es uzgleznoju to gleznu tautas dziesma. Patiesībā izvarota tautu meita, 2 tādus darbus. Un vēl 3. tādu. To man nopirka Čeļabinskas muzejs. Gandrīz vai nozīmīgāko savā mākslā, jo acīm redzot,
man tie notikumi, kas notika Eiropā un Čehoslovākijā, tie man atstāja tik spēcīgi iespaidu, ka manai tai glezniecības izteiksmei pievienojās tāda pirmo reizi es izjūtu, ka glezniecībā var arī rasties tāda agresīva sajūta, ka tu ar visu savu ķermeni, tu gribi bliest, tu gribi graut. Un tas notiek tik pašai negaidīti. Savā ziņā tas ir kā cīņas moments, kurā varbūt tas mākslinieks ir gatavs iet bojā. Tādas sajūtas nevar piedzīvot bieži. Es pat vēl joprojām tā domāju par to, un ir tādi mēģinājumi to atjaunināt, bet cilvēks mainās, un tā pieredze uzklājās, pārklājās, un to savu reizē zināma jaunība tā bija, spēks, enerģija, viss tā kā sakoncentrējās, un ļaunums, ļaunumu nevar apkarot ar ļaunumu, bet tās brutalitātes ielikšana mākslas paņēmienos, tas ir tādos vēzienos, žestā. Kāpēc ne? Mākslā nevar tai. Es jūtu, ka man vajag vairāk krāsu, ka man ar masu jādarbojās, ka man ir, tā sakot, sprādziens pa to vidu notiek. To, profesionāls varbūt var saprast to. Es teikšu patiesībā, to vajadzētu saprast pat tam, kas šķurē ceļu, kuris sniegs sasniedz, kas ar lauku, kas dara kādu fizisku darbu, kas maisa mīklu, kas mīca. Tā ir tā sajūta, ka tavs fiziskais ķermenis piedalās tā, tiešām pa īstam. Tās ir brīnišķīgas sajūtas, un varbūt, tie ir tādi laimes brīži, ka tas ir bijis, un ka tu jūti, kad, varētu teikt, tā radītāja roka iet caur visu tavu ķermeni, un tu to veic vienā rāvienā, vienā paņēmienā. Un tu mēģini ar to runāt. Vai tas izskan, uz ko tas izskan, kas to dzird, kas to saprot. Cits pateiks, viņa tur smērējās, ķelējās. Es jau esmu no tiem māksliniekiem, kuri savā atrastajā rokrakstā tā kā negrib dzīvot, kas negrib vienās un tais pašās drēbēs staigāt, un kam gribās, kas meklē sevī to pārmaiņu. Es to esmu atļausies, un
tagad, kopš kādiem pēdējiem 10 gadiem, es esmu mēģinājis tā visu to saturisko tā kā nolikt pie malas, un es esmu mēģinājis tā kā, tāpēc ir tie sižeti. Vispirms gan bija tāds gājiens ar tiem putnbiedekļiem. Bija putnbiedekļi, vesela sērija, un tas man likās ļoti interesanti. Un būtībā tas sākās, kad es biju Mākslinieku savienībā priekšsēdētāji diezgan stipri ilgus gadus, man jāteic. Un man mūžam zvanīja, tepat šai telpā bija telefons, es te gleznoju, bija bezgalīgi arī sēdes un sanākšanas un konferences un Maskavas braucieni, viss, kas bija. Bet bija arī tādas parastas sūdzības par kaut ko, es to visu centos uzklausīt, un beigās man bija tādi pieraksti, vienkārši beigās es noliku papīra loksnes, un es tur, kamēr uzklausu kādu cilvēku tīri personīgās rūpēs, varbūt kas jautāja, kur darbu man nest uz izstādi, vai to, vai 2, vai 3 darbus, tā. Un man bija tā kā jāpalīdz izšķirties, un tā es kaut ko kricelēju, un tas ir tā kā katrs no jums pie telefona varbūt tīri automātiski, mehāniski ar kaut ko nodarbojās, un tā es tos savus telefonu pierakstus tomēr sāku glabāt. Un tad es sāku tādus kolāžus no viņiem veidot, un tad radās virkni darbu, un tie bija tādi putnbiedekļi, tā kā krustā sistais ar kaut kādām drēbju paliekām, un tas viss bija tā gleznieciski veidots, kā man gribējās, un pa vidu dažādas kolāžas, bieži tās bija ar vēsturi saistītas, un tam man radās doma likt Latvijas vēstures tādus svarīgākos momentus, dažādi. Tas jau arī tāda varbūt apcerama lieta, bet varbūt sen jau pagātnē un noliekama noliktavā, un varbūt kādu tas interesēs. Jā. Tā kā vesela virkni tāda darba radās, pēc tam sākās tā atgriešanās tā kā bērnībā, jo es redzēju to bērna, ka tas bērns sākumā ir pie cilvēka izcelsmes noslēpuma, pie tā radīšanas noslēpuma. Un kāpēc mums tā patīk tās bērnu gudrības uzklausīt? Tāpēc, ka viņš savā zemapziņā kaut ko zina. Viņš zina vairāk. Un tikai viņam tiek pēcāk mācīts, skaidrots, un viņš pieņem to, vispār pieņem to. Un viņā pazūd tas dabiskais, tas naturālais, tā noslēpuma zināšana, tā izcelsmes, cilvēka izcelsmes un pat tā lielā sprādziena noslēpuma izcelsme. Tur kaut kas ir tāds. Tas man vienkārši, es sāku pētīt tos savus zīmējumus, ar ko es sāku, kā ar tēvu kopā uz liela galda, kur viņš to darīja teātrim. Es sāku viņus pētīt, un es sāku atcerēties, kā tas bija. Un es sāku atcerēties
Es sāku atcerēties pat, kā es ņēmu tās un tās krāsas, un kā es samudžināju, un kā man tas patikās. Un te es domāju, kāda tam ir vērtība. Nu jā, un tā es aizrāvos ar to, un vēl līdz šim.